Protams, kad tika pieņemta šī reģionālā koncertzvaigžņu programma, es biju ļoti skeptisks sākumā par visu to lietu, jo, protams, ka naudu tas maksā milzīgi. Un es domāju, priekš Rēzeknes tā bija ārkārtīgi liela tāda uzdrīkstēšanās un izšķiršanās par to, būt šādai zālē vai nebūt. Bet fakts ir tas, ka viss tas, kas notiek tagad, apstiprina tikai to, ka šī izvēle bijusi absolūti pareiza. Un es varu apsveikt tikai no sirds rēzekniešus, ka viņiem ir šāda telpa, šāda vieta, kur priecēt ausis ar lielisku skaņu. Latvijā patiesībā nav tādu koncertzāļu, kas ir celtas ar tādu domu, lai būtu laba skaņa. Visas zāles ir vairāk mazāk piemērotas. Šī vieta ir attaisnojusi vispārdrošākās cerības, jo ienākot šeit sajūta, kad tu dodies kaut kādā izplatījumā un citā dimensijā. Mēs Latvijā neesam galīgi izlutināti ar labu skaņu, un tāpēc mūsu ausis ir burtiski izslāpušas pēc tā. Šie telpa ir ārkārtīgi piemērota skaņu ierakstiem, jo šeit ir ierakstīti visi Pētera Vaska stīgu kvarteti, 5, kopā ar Spīķera stīgu kvartetu, un es biju šī ieraksta mākslinieckais producents. Un es varu teikt tikai to, ka pēc nelieliem eksperimentiem ar šīm pārbiedāmajām sienām, viņu leņķi, viņu attālumu, mēs tiešām atradām visoptimālāko variantu stīgu kvartetam, un šis ieraksts jau tagad ir guvis, jau arī daudz kur ārzemēs speciālisti atzīmē. Pirmais brīdis šī adaptācija ir mazliet grūti, jo mēs visu laiku esam pieraduši forsēt savus instrumentus, savu instrumentu skaņu. Šeit turpretī ir pilnīgi otrādi. Skaņas skaistums ir izšķirošā nozīme. Instruments ir skaistāks, skan tad, ja viņi nespēlē skaļi, akustiskie instrumenti. Un pie tā mazliet muziķiem jāpierod. Es kā orķestra vadītājs varu teikt, man mazliet žēl, ka mēs bojājam savu skaņu sliktās zālēs, tāpēc mēs cenšamies cik iespējams vairāk braukt uz šejieni. 3-3.